Esam atpakaļ mūsu laboratorijā. Raidījuma sākumā atceries, es tev stāstīju, ka ar ugunsdzēsmiem aparātiem var taisīt dažādas eksperimentus. Protams, es taču gaidu visu laiku. Un patiesībā man priekš šodienas ir 2 eksperimenti ar ugunsdzēsmiem aparātiem. Gribat, bērni? Jā! Viens varbūt patiks vairāk tētiem, otrs varbūt patiks vairāk mamām. Ar kuru sākam? Tētiem. Sāksim ar tētiem, labi? Sāksim ar tētiem, tie tomēr bišķiņi dullāki ir, jā? Labi, un redzi, šis ugunsdzēšamais aparāts, viņš ir veidots tā, lai maksimāli ātri nodzēstu uguni. Un viņš ir uzpildīts ar ogļskābo gāzi. Tas tā gāze, ko mēs elpojam ārā. Savukārt viņa šeit ir tik stipri saspiesta, kad nāk ārā, viņa uzreiz paliek ļoti augsta, un no viņas var taisīt sauso ledu. Atcerieties no sausā leda, kad kādus tādus dūmus varēja taisīt? Es atceros. Pamēģināsim? Jā! Labi. Un, lai mēs uztaisītu paši savu sauso ledu, mēs paņemsim maisiņu, uzliksim viņu virsū, un tagad mēs šeit laidīsim iekšā to ogļskābo gāzi. Gatavi? 3, 2, 1! Un tagad apskatīsimies, kas tur iekšā ir sanācis. Mums ir sanācis sausais ledus. Tā kā ledus. Skatieties, un kas notiks, ja mēs viņu ieliksim sulā. Es šeit paņēmu sulu iekšā. Kas tā par sulu? Tā ir parastā vīnoga sula. Skaties, un kas notiks, ja mēs viņu ieliksim iekšā? Redzi, kā viņš uzreiz sāk? Kas tur notiek? Tā gāze, kas ir pārvērtusies par sauso ledu, redzi, viņa tur atdzies un atkal izdalās ārā visu. Ja to sauso ledu paņem, ieliek iekšā pavisam karstā ūdenī, un tad vispār skaties, kas notiksies, redzi? Viņš izkūst? Lai viņš tur tagad ņemās, klausies. Super. Bet man ir vēl viens eksperiments. Priekš mamām, gribat? Jā! Labi, kas mamām visvairāk nepatīk? Mamām nepatīk vēl, kad bērni neklausā, kad netīra veļā. Nu jā, redz, mamām ļoti nepatīk, kad ir netīrs drēbes. Un zini, kas ir ļoti interesants eksperiments, kā ar ugunsdzēšamo aparātu var iztīrīt drēbes. Gribi redzēt? Ko tu stāsti? Jā, bet tad tev jāapsola, ka tu būsi tas bērns, kas būs sašmulējies. Labi? Labi, sarunāts. Daram tā. Es tev iedošu speciālu halātiņu. Tā kā visiem ķīmiķiem ir halātiņi. Velc mugurā. Tā, uzvelkam. Paldies, Antai mugurā halātiņu. Jā, viņš ir balts, tīrs. Un tagad pamēģināsim sekojoši. Skaties. Es taisu ciet, ja? Aiztais ciet, jā, protams. Kas tu būs? Pagriez tagad muguru. Un tagad uztaisīsim tā, ka it kā Anta būtu baigi nošmulējusies, jā, skaties, jā. Redzi, it kā viņa baigi nošmulējusies ar sarkano krāsu. Es jūtu. Jā, redzi, kāda sarkana krāsa. Tu man visu muguru nosmērē paulu. Jā. Vēl uzliesim bišķiņu. Nu, un tagad skatīsimies, kas notiks, ja es tev aplaidīšu ar pagriezies pret šeit. Ko? Nopietni? Jā, nāc šurp, griez muguru. Skatieties. Redzējāt, un krāsa pazuda. Tiešām? Jā, novelc nos. Wow, es gribu redzēt. Zini, kādu sajūtu, tagad būtu lielā vētrā. Lielā lidmašīnā, jā? Lielā lidmašīnā, lielā vētrā, parādi. Skaties, un krāsas tiešām ir pazudusi. Vēlreiz uzlējam, jā? Jā! Izdarīsim tagad tā te, uzliesim šeit virsū, tā. Ai, viss būs galīgi sarkans. Apsies kāds viss sarkans, jā? Ui, galīgi netīrs. Nu, tur viņi tagad, un tagad paņemsim vēlreiz uzlaižam virsū, jā? Gatavi? Un redziet, pazuda! Ar šādiem salūtiem mēs arī beidzam mūsu raidījumu. Paldies, ka skatījāties! Jā, un nākošais atkal būs daudz, daži brīnumi!